Noskaidrosim, kā notiek oderēšanas process kanalizācijas vadiem. Virzemē klusums, bet apakšā veseli džungļi. Pilsētu nestupējam, plūsmas brīdi novirzām pa apvedlīšu. Te mīt korozijas pitoni un sakņu džungļi. Vispirms izlūkojam teritoriju līdz pēdējai krokai. Dodam caurulēs spiedienu džakūzī, lai odere pielīp kā perfekts cimds. Šī ir zeķera rakstura. Šobrīd mīksta, bet pēc sacietēšanas stingrāk par šķīstošo kafiju. Ievelkam jauno iekšpusi no viena punkta. Iela virs mums pat nenojaus, kas tikko pastrādāts. Pazemes sauļošanās ar UV vai karstu spāru. Pēc pāris minūtēm jauns iekšējais spīdums. Pitona vietā mums ir pazemes UV lampas. Pārbaude rāda gludi, hermētiski, gatavi ilgiem gadiem bez drāmas. Remonta briesmonis ir aizdzīts. Bez trančējām, bez krokodiliem, tikai gudras cauruļu medības, lai virzemē būtu miers.